Tā, sveiciens visiem. Neesmu kādu laiciņu izgājis, izlaidis nevienu video, ļoti daudz darba. Kā redzams, gatavojos palānām riepu sezonai. Bet jā, šodien uztaisīsim vienu eksperimentu. Šeit jau esmu sagatavojis. Šādas te suporta gumijas, viņas ir lietotas, bet tas principā lietas būtību nemainīs. Es droši vien domāju, ka lielākā daļa cilvēki pazīst šo te smidzināšanas kanniņu, ja? Spraycan W40. Domāju, katram mājās ir šāds te smidzināmais, vai vismaz kaut kas līdzīgs, ja? Pielietojam visādos gadījumos, kad viss ir slikti. Un ne tikai, ja? Tad šodien parādīšu, kāpēc var būt vēl sliktāk, ja izmantojam šo te W40, ja? Un izmantojam viņu tur, kur viņu nevajadzētu izmantot. Tad, principā, jā, lieki nav ko runāt. Kur ir problēma? Problēma ir tā ka šo te W40 izmantojot uz šādām te gumijas detaļām, šīs te gumijas ķīmiski reaģē ar šo te W40 un viņas izplašās. Bieži esmu redzējis gadījumus, kad cilvēks mājās ir remontējis suportu, ja, bremžu suportu vai ir iepūtis W40 kontaktā. Ja, ir zināms, ka kontaktos nāk tādas tā kā gumijas, kas aizsargā kontaktu pret mitrumiem. Un, principā, kas notiek, tad paējot pāris minūtēm, suports sāk ķīlēt. Šīs te gumijas vairs nav iespējams viņam uzlikt, jo viņas ir pa lielu. Ja. Un tas pats stāsts arī ar kontaktiem. Šodien gan nevienu kontaktu nečakarēšu speciāli kopā, negribās man kaut kā. Bet ticiet man, ja, stāsts ir tas pats. Tā gumija, kas ir šajā te iekšā kontaktā, viņi izplašās un jūs vairs nevarat, teiksim tā, pienācīgi šo te kontaktu saspraust kopā, tā, lai viņam netiktu klāt mitrums un vispārējās lietas, ja, no ārējās vidas. Bet, jā, labi, uztaisīsim eksperimentu, parādīšu, ko es ar to visu domāju. Sāksim ar to, kad samērīsim oriģinālos diametrus, ja, šiem tā laikam, ka nemērīsim, ja. Tie būs redzami tāpat uz aci, bet šos te, ja, bremžu suportu virzuļa gredzenus, ja, gumijas pamērīsim un tad redzēsim, kāda būs atšķirība. Tā, esmu dabūjis tad, šādu gandrīz precīzo instrumentu, ja, bīdmērs, ja. Un pamērīsim tad šo te gredzenu, vienu no viņiem, tad, kā redzams, biezums mums ir, cik mums ir? 3 mm, ja, un diametrs iekšējais. Skatīsimies mēs iekšējo diametru šajā gadījumā. Mums ir aptuveni, tā, kā diezgan pagrūta viena roku, bet mēģināsim. Es teiktu, ka 45, ja, aptuveni, ja varat redzēt 45, ja. Un tad mums ir šāds divas identiskas gumijas, ja, kā redzams, salieku vienu uz otru. Viņas ir pilnīgi identiskas. Nu ko, tagad paņemsim šo te brīnumu, ja, mūsējo brīnumu žižu. Un vienu iemērksim WD40 un atstāsim plus mīnus 10 minūtes, es teikšu. Un otru atstāsim, teiksim tā, bez kontakta ar WD40 un tad paskatīsimies, kāda ir atšķirība, ja. Tā, lūk, tad šeit ir, ja, viņi mērcējās mums un, ja, otrs gadījums arī šāds te, tā putekļu gumija. Un tad pagaidām tagad atstājām šo te visu pasākumu uz 10 minūtēm, ja, un tad paskatīsimies, kas notiks. Tā, pagājušas ir mazliet vairāk par 10 minūtēm, pagājušas 15 minūtes. Tad, lūk, šeit, tā, noliksim uzskatāmāk, ja. Šeit sajauc jau. Pa kreisi ir, teiksim tā, gumijas, kas nav bijušas, WD40, ja, šīs te.
Un šeit pa labi tad gumijas, kuras ir bijušas 15 minūtes atradušās VD40. Un, nu, tad varam salīdzināt. Es domāju, ka šī te gumija būs acīm redzami jau starpība. Tā, pieliksim, jā, atceramies pa labi tā, kas bija VD40 un pa kreisi tā, kas nebija VD40. Jā, tas apgaismojums tāds nevisai. Tā mēģināšu pagriezties, varbūt šādi būs labāk. Nu, tad lūk, jā. Šis te, es domāju, ir acīm redzami. Jā, atšķirību var redzēt, kā izskatās šī te gumija pa kreisi un kā izskatās gumija pa labi. Varam arī uzlikt virsū. Tur būtu šādi. Vai arī šādi varbūt. Ne, īsti ne tā. Katrā ziņā, jā, tad šādi te varbūt, jā, labāk var redzams. Tad redzams, cik daudz ir palielinājusies šī gumija. Varbūt izdarīsim šādi. Ātri tā piemetīsim ar bīdmēru. Tad, lūk, šeit mums būtu aptuveni rupji rēķinot. Tā, 61, 2, 3 ar kaut kādiem pusi, bišķi mazāk pa pusi, 63, jā, nu, ruprēķināsim 63, ok, milimetros neiesim par komatos, un tad mums ir šis te paliek, teiksim tā, šāds, jā, neko nemainīšu bīdmēra atvērumā, nu, un tad pieliekot šitam te plasmasiņam, ne plasmasiņam gumijai, kas nav bijusi VD40, tad redzams, jā, kāda ir starpība, par cik tā gumija ir izaugusi. Un novērot šim te diametru, jā, ārējo, rupji rēķinot, 57 aptuveni, jā. 57, jā, rēķināt paši, tad pa cik ir palielinājusies šī te gumija. Jā, nu, vēlreiz skats ir kā blakus saliekot, diezgan, es domāju, acīm redzams ir tas, kā viņa ir palielinājusies. Nu, un kas runājot par šo te mazo gumiju, te nav tik acīm redzams tas palielinājums, bet viņš ir, ja uzliekot vienu otram virsū. Tā. Jā, apgaismojums man tas ūdīgs ir. Tad lūk, var redzēt pēc ārējās malas. Tā, pietuvināsim. Pēc ārējās malas, pa cik viņa ir palielinājusies šī te gumija. Augšā ir tā tad gumija, kas nav bijusi VD40, un tad apakšējā ir tā, kas ir bijusi šajā te VD40, un tad vēlreiz piemetīsim bīdmēru. Tā, mērījam iekšējo, bija 45, ja es pareizi atceros. Tā, aptuveni mums ir tā gumija, kas bija VD40, 40, tā, 6, 7, 47 pūs aptuveni. Nu, un tad šī te gumija, kur nav bijusi VD40, tad iekšējais lūdz tā. Es domāju, izdevīgāk būs laikam mērīt šajā gadījumā ārējo. Jā, cerams, ka jūs man vispār saprotat, manam domu gainam līdz, tad visu laiku tikai tā diezgan haotiski runāju. Labi, pamērīsim ārējo diametru, tā būs vieglāk saprast. Nu, tad lūk, ārējais diametrs. Ārējais diametrs 53, ja? Un gumija, kas nav bijusi VD40, tad uz aci jau redzams ir tā starpība, pa cik tā gumija palielinājusies, un tad izmēram reāli, cik tas ir, vai pa daudz. Tā. Un ārējais diametrs šāda gumija ir 52 kaut kāda, nu, ruprēķināt 52, ja, varbūt bišķiņu vairāk. Jā, nu tad morāls stāsts ir tāds, ka, jā, diemžēl nevaram visur pūst šo te VD40, jādomā, kur mēs viņu pūšam. Jā, sadāk var sanākt problēmas palielas, sapūtīsim, un tad, principā, visu saliksim, uz pirmo momentu neko neredzēsim, un pēc brīža jau minūtes 20, pusstunda, un jau viss būs slikti.
īpaši tas ir saistīts ar bremžu suportiem, kur tad viss sāks attiecīgi vai nu ķīlēt, vai nu palikt vaļīgi, es nezinu, tālāk, kā varētu teikt, jā. Tad suportiem mēs izmantojam, nevis pār suportiem, bet vispār kopumā. Tā, vai man ir? Parādīšu. Kopumā mēs gumijiem izmantojam šādu te silikona spreju. Un tad attiecīgi šo te mūsējo jauko VD40 mēs izmantojam tikai un vienīgi dzelžiem, jā. Dzelžiem un nekam citam. Un tad attiecīgi visu pārējo plasmasas gumijas, attiecīgi silikons, jā, vai arī kontakta tīrītājs attiecīgi. Ja ir kontakti jātīra, bet, jā, kā redzams, nekādā gadījumā neizmantojam, tad VD40 sadāk būs problēmas. Ok, cerams, kādam noderēs šīs tā informācija, varbūt kādam ir nenoderēs, labi. Tas jau ir individuāli, bet ok, jā, tad tiekamies laikam nākamajos video un pīsiņš.